vairāk kā 200 miljonu izdevumus pensiju piemaksām un vecāku pabalstiem Labklājības ministrija piedāvā pārnest uz pamatu budžetu gada griezumā, un savukārt 11 gadu griezumā visi šie piedāvājumi vienalga rada pamat budžetam lielu jautājumu, no kurienes finansē to negatīvo daļu. To, ka sociālais budžets zināmā mērā ir problēmās, tas ir nenoliedzami, un to, ka ir nepieciešami pasākumi, to arī mēs atzīstam. Mēs redzam, ka neko nemainot un neko nedarot, mēs sasniedzam 4 miljārdi parādu 2030. gadu. Katrs miljārds maksā labā situācijā 50 miljoniem gadā vēl papildus parādu apkalpošanu. Galvenā lieta ir par tiešām ēnu ekonomikas samazināšanu, par šī nedeklarētā darba izskaušanu. Jādomā par to, ka laika posmā, ka tik ļoti šī uzticība pensiju sistēmai ir grauta, kā domāt par to, lai šie cilvēki tomēr viņai uzticētos un būtu gatavi savu artavu nest sistēmā. Un šajā gadījumā es domāju, ka te ir papildus jābūt vēl gan nodokļu stimuliem, gan arī pārdomāt vēlreiz 2., 3. līmeni, lai šie jaunie cilvēki būtu ieinteresētāki piedalīties šajā te sistēmā. 95. gadā, kad tika pieņemta šī pensiju reforma, tad mūsu kolēģi no Pasaules bankas mums teica tā, un tagad 73 gadus sargiet to sistēmu. Tagad jums būs jāsargā 73 gadus, un tā, ka mēs jautājam, kāpēc 73 gadus, tāpēc, ka jums cilvēku mūžs ir 73 gadi līdz brīdim, kamēr visi cilvēki būs pēc jaunās sistēmas aizgājuši pensijā, un nebūs neviena, kas strādā pēc vecās, kas ir pārējais formula, un tikai tad cilvēki neļaus politiķiem kaut ko mainīt vai kaut ko sabojāt. Un tas, kas, manuprāt, pašlaik šeit sāk iezīmēties, tas ir tie dažādi mēģinājumi, īpaši no Latvijas bankas puses, dažādi mēģinājumi kaut ko sabojāt. 2007. gada septembrī Labklājības ministrija saņēma premjera rezolūciju, ar kuru uzdeva Labklājības ministrijai veikt izmaiņas 14 likumos, tajā skaitā arī pārlikt šīs vecāku algas vai vecāku pabalstus uz speciālo budžetu. Un man šeit augsts ranga ierēģi neatļaus samelot, ka Labklājības ministrija tolaik brīdināja, ka īstenībā šis varbūt, teiksim, tāds sniega bumbas efekts, un mēs jau tagad redzam, ka faktiski gadā šīs izmaksas ir pārsniegušas vairāk kārtīgi. Šobrīd arī tās sastāv 70 miljonus. Viennozīmīgi, ka es arī esmu par to, ka šim vecāku pabalstam jāatgriež atpakaļ valsts pamatbudžetā. Šī migrācija no 3. pasaules valstīm būs nepieciešama šī valstī, kā mums patīk vai nepatīk, ir dažādi nacionālajie jautājumi, bet ja mēs runājam par sociālo-ekonomiskiem jautājumiem nākotnē, tad šis risinājums nopietni jāstāsta un tas būs nepieciešams. Tad 1 miljārds eiro ir uzkrāts 2. pensiju līmenī šodien, un tad rodās jautājums vienmēr, kādā veidā šī nauda tiek izmantot Latvijas ekonomikas stimulācija ilgtermiņā. Viens no mērķiem arī bija tai diskusijai panākt to un saprast, ka nebūtu tā labklājības nozara būs tā, kas šī brīdī varbūt valsti izvilks, visi būs nodarbināti, visi būs pēduši un vienīgā, kas risinās fiskālas problēmas. Tad tas, ko es redzu un kas nākotnē jādara un jāstrādā mums kopā, un droši vien, ka šī nebūs arī pēdējā diskusija, tas ir migrācijas politika, kas ir citas nozares ministrijas turētāja politika, nelegālā nodarbinātība. Šobrīd pietiekoši aktīvi mēs strādājam, mēs esam pārorganizējuši darba inspekciju.